Kur ir trakākā vieta? Trakākā vieta šitā nebūs. Otrais stāvs, tur ir viss telpa. Lielākā problēma jau ir tā, kad ir šitādas vietas šeit lakas pa lielam vairs vispār nav. Jā, tur ir melnumi, netīrumi. Jā, un tie netīrumi dziļi, un pa lielam tu pat esi ar 36. slīpē. Te var redzēt, lakas kaut kā dubultojās. Jā, tu jau pats redzi, tas ir logam priekšā. Jā, tas ir no saules. Tas ir no saules, jā, tas ir izdedzis. Te ir vienkārši koks. Tas ir koks, jā. Tev īstenībā tik ļoti neredz, bet tu esi telpās reāli šitāds. Tev bija reāli vilnis. Vispār nenoslīpējās, kamēr tu neesi nodrāzis apkārt. Tu netiec klāt vidum, tādas kā bļodas. Nu jā, tas arī ir tāds moments, jā. Tad viss ir atrasts, viss ir pareizi. Daudz telpas sanāk, Osse, neko? Būs to paveicis, jā? Beidzot. Tieši 4 nedēļas. Šitie visi logi, jā? Sanāk tieši šitās un tur arī nē. Šitās, bet tur vēl otrā pusē ļoti daudz telpas. Telpas bija, man liekas, kaut kur pār 10 telpām sanāca. Varbūt pat vēl vairāk. Pagāja jau laiks. 4 nedēļas, jā. Tas viss ir tāpēc, ka skujiņi. Iesim iekšā, apskīsimies. Paveikt to? Jā, kas kopumā kā izskatās. Jā, mēs varam sākt. Tur jau bija labošanas vietas, tur bija slīpēšanas vietas. Kas tur vēl bija, ko es tā neesmu atceries? Palielam jau slīpēt, pulēt, lakot, un bija tā viena remonta vietiņa, jā, mums. Bija traģiskākas vietas, kur bija daudz vairāk iedzīti netīrumi, vecā dzeltenā laka, kaut kur gaišā laka. Visvairāk bija tas, kad tur, kur datorkrēsli, tur bija mitrums un sadzīts ļoti daudz iekšā. Palielam viss. Gandrīz visur dabūja ārā, varbūt pāris vietās ir vēl mazliet redzams, bet pa lielam nav. Mūsu traģiskākā vieta. Redzi, laka vēl nav nožuvusi, pilnīgi svaiga. Jā, vietā vēl mitrs ir. Tur bija tas traģiskākais pasākums. Stāsti, ko tu tur darīji, kā tu tiki ar to situāciju galā? Es sāku ar to, ka es mēģināju viņu tā kā pacelt to, bet... Jo es vairāk centos, jo sliktāk palika. Un tad beigās es nolēmu to, ka es ieliešu tur to ātri cietējušo betonu, jo tas bija vienīgais variants, kā varētu vispār to dabūt gatavu. Un tieši tajā vietā, kur es to betonu ieliešu, tā grīda ir visstingrākā. Bija atrās vaļā, jo man arī izlūza vēl tālāk, tāpēc, ka es viņu centos pacelt, lai viņi būtu tā kā līmenī labāk. Bet viss tas reģips lūza un es tad... Kādu līmi izmantoji? Soldolu 48. Ātri žūstoša? Jā, viņi ir uzspiedi, piespied klāt, noņem nost, 20 sekundes pagaida, pieliec klāt un... Nevar atraut. Nevar atraut. Pusstundas laikā tu jau var sākt slīpēt kaut kādu lielo mašīnu. Tagad rausi nost un viņš plēsīsies ar betonu. Vai arī koks saplīsīs, 2 varianti, bet līme neatlips. Man principā viņi ļoti patīk, tāpēc, ka viņi ātri žūst. Šeit kas pa laku izmantot ir? Šeit ir Reners. 5% spīdums. Labi, ejam tad uz otru galu, jā, skatīties. Jā. Šeit ir tā pirmā telpa. Šitien forši spīd, tu redzēt to. Bet te arī ir Reners laka, jā? Šeit nē, šeit ir. Nē? Šeit ir tā poļa. Un kā klājās tā un tā salīdzinot? Vai tu skaļi negribi runāt par to? Nē, es varu runāt. Nav problēma. Renneram ir tā, ka grunts ir biezi un laka ir šķidra. Jā, tad tur ir otrādi. Poļiem ir otrādāk. Bet līdz ar to, kāpēc man patīk tā poļa tomēr labāk, tāpēc, ka var ļoti forši biezu kārtu ar laku uzklāt. Tas ir svarīgi? Jā, jo tāpēc, ka jo biezāk lakas kārta, nodelam izturību. Jā, tieši tā. Un ļoti labi uzklāt var. Nopludināt tu var mēnu vienkārši, ļoti labi. Un viņš viss savelkās vienā masā un nav nekur pārējies? Nav neviena. Nav. Es skatos, te ir ogi. Var redzēt no šejienes, neko vispār neredz. Kur var nākt uz šo pusi. Tiešām paši izskatās. Jā. Viss arī gluds ir. Sometimes. Ļoti gluds. Sometimes. Bet baigi jūt, kad ir tāda
pa virsu kārta, ja? Jā. Jūt. Tāpēc, Ir tā, ja? Tāpēc, kad, pieņemsim cilvēkiem, es arī saku, kad aizbraucu, pieņemsim, ir sarunāts, ka būs laka. Tad es viņam pajautāju, vai viņiem ir dzīvnieki. Jo es saku, ka, ja pieņemsim, tu uzklāji laku, tu staigāji, pieņemsim, man daudz klienti bijuši, kam patīk ar basām kājām staigāt. Nu jā. Un tad es viņam saku, ja jūs uzklāsiet eļu, ar basām kājām jums būs daudz patīkamāk par viņu staigāt. Tas tā ir augstums. Jā, un jo pa laku staigāt, tagad saka, ir augsts, ir pa laku savā. Eļa ir siltumu dod vairāk, jā. Uz kāju daudz patīkamāk, kaut vai to ar zeķiem staigāt. Pa māju, vienalga ir patīkamāk par viņu staigāt, pa to grīdu staigāt. Es zinu, jā, bet tur ir citas nianses atkal. Šeit eļa, es uzskatu, vispār nedara. Nē, tu šeit jau būs šitas tā kā office. Šeit jau... Te būs Sāmena baznīca. Jā. Kamēr es atceros... Jā, kur arī, jā, viss super, jā? Jā, šitās telpas visas trīs. Vienīgā atšķirība starp poļu un Reneru ir tā, ka es tā nodemonstrēšu. Slīd? Šeit ir kapitāli. Ļoti gluda. Bet es domāju, tas mainīsies. Bet atceries, kad ir... Klienti grib, lai viņiem viegli koptu, un jo gludāk... Slīd lupata, labāk, noteikti, nekā uz matētāka. Protams, un viss tas saka... Nav jau arī tā, ieskrienies. Iespējams... Tik traki ir parādi. No tā gala ieskrienies, mēģini neatsties ar galvu pret šo stabu. Nē, ir jau. Nē, nav tik traki. Ir bijis. Ir bijis. Bērnībā. Nē, var jau viņu uzpulēt vēl labāk. Viņu var vēl sapulēt, bet nevajag, jo ar mitru kāju... Ir polišs, var uzlikt un, ja grib samazināt, bet viņiem vismaz par nodilumu izturību nav jāuztraucās. Jā, jo šeit ir... Mainīt to var mēģināt ar to polišu uzklājot. Jā, es saku, ļoti viss ir čot. Viss. Protams, tās grīdas ir... Jā, bet... Bet te neko nevar... Kādas viņas ir un kādas viņas tagad ir? Kādas viņas bija? Šitāns laikam vēl bija kaut cik sakarīgs. Uzvērsim tagad augšā, tur bija tās visas tās melnās. Un tad mēs pastīsimies, kā tur ir. Bet tur ir ozols. Tur man tikai viena telpa bija. Šitas ir osis. Augšā ir mums ozols. Iesim augšā, vai ne? Jep.